runājot par auditiem, ir, es domāju, lielai daļai no jums ir liela pieredze. Un tas, ko mēs nesen piedzīvojam ar savu klientu, viena nodokļu audita ietvaros, manuprāt, bija tieši tāds ļoti uzskatāms piemērs, uz ko orientējās nodokļu audita rezultāts principā. Ja? Vai tiešām nodokļu audits vajag uzskatīt par vidu peļņas avotu, ne vidu, protams, valsts budžetu, bet tomēr. Mēs nonācām ar konkrēto klientu pie secinājuma, mēs pārliecinājām nodokļu inspektors un auditors, ka vērtēs uzrēķins, tas ir audita gaitā, sarunu beigu protokols veidojot, ka nodokļu audits uzrēķināts ir par konkrētām lietām neatbilstoši, ar argumentiem, dokumentā to pierādījām. Un tas, ko mēs dzirdējām no nodokļu auditora puses pēdējais, bet tā taču mēs neatpelnīsim savu patērēto laiku. Pēc tam cilvēks saprata, ka viņš ir pārteicies, droši vien izteicis to, ko nedrīkst teikt, bet tas ir tas uzstādījums iekšējais, ko mēs jūtam katru reizi, kad ir obligāti jābūt rezultatīvam auditam. Manuprāt, ka nerezultatīvs audits ir daudz labāk, daudz labāks rezultāts nekā tas rezultatīvais, jo tas parāda, ka arī tajā gadījumā, ja kaut kāds riska faktors ir izlecis un pie viņas auditors ir atnācis, un tomēr tas kā kļūdas vai kaut kāda cita riska faktora nav piepildījušies, tas taču ir labākais rezultāts, ko mēs varam sagaidīt. Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājs ir godīgs, viņš maksā nodokļus un viņš cenšas visu izdarīt tā, kā likuma prasa. Un līdz ar to šis teiciens, es domāju, to vajadzētu saprast, ka mēs visi kopā nodokļu maksātāji uzturam visas valsts institūcijas, taizskaitā ieņemt dienestu, un nekādu atpelnīšanu šeit vispār nevar būt ne runas. Un pēdējais, faktiski pēdējā tēma, ko es gribēju pievērsties tam, kā mēs varam saņemt kaut kādu nebūtu informāciju no ieņēmuma dienesta. Ja mums ir neskaidrības vai kaut kāda konkrēta biznesa situācija, kuru likums neregulē vai neatrunā, vai nesniedz šo informāciju. Tātad, protams, ir iespējas konsultēties pa telefonu, mēs visu šo telefonu noteikti zinām, nakts laikā trijos varam pateikt, uz kuriem jāzvana. Varam uzrakstīt e-pastu, varam rakstīt vēstules, kas nav, protams, obligāti piemērojams nodokļu maksātājiem un ieņēmuma dienestam. Un varam saņemt uzziņas, kas ir obligāti piemērojams nodokļu administrācijai. Taču mēs visi zinām, kādā kvalitātē šīs konsultācijas tiek sniegtas un cik ilgā laikā mums jāgaida uzziņas, lai mēs saņemtu kaut kādu nebūtu konkrētu regulējumu. Par konsultāciju kvalitāti runājot, viņi ir dažādi. Ja mēs prasīsim kaut ko tādu, ko mēs visi vairāk vai mazāk zinām, varam izlasīt likumā, mums vienkārši ir slinkums no likumu atvērt un izlasīt konkrēto normu, tad mēs šo konsultāciju saņemsim un ieņēmuma dienas konsultanti pateiks, jā, tā un tā likuma norma nosaka to un to. Ir daži gadījumi arī, kad mēs saņemam atbildi par tādiem jautājumiem, kas ir varbūt iepriekš aprunāti, kas nav konkrēti uzrakstīti, bet vismaz man tāda pieredze diezgan rēta. Visbiežāk notiek likumu citēšana, notiek atrakstīšanās, notiek tas, ka uz konkrēto jautājumu atbild tieši ar to pašu jautājumu, tikai bez jautājuma zīmes beigās. Līdz ar to ir ļoti grūti saņemt faktiski atbildi par kaut kādām netradicionālām situācijām, īpaši, ja tās atbildi nepieciešama ātri, un situācija ir tāda, ka man rītā jāiesniedz deklarāciju, jo es nezinu, kā viņu deklarēt, un tad jūs varat gaidīt mēnesi un divus un tā tālāk, lai jūs sasniegtu šo savu rezultātu, kas bieži vien ilgst pat pusgadu. Uzziņas ir nesaņēmas vairāk kā pusgadu garumā, bieži vien prasot papildus informāciju, vajadzīgu, nevajadzīgu, dažādu, lai tikai papildu laiku un nesniegtu konkrēto šo atbildi.